7. stacija. Jēzus nes krustu. Jāņa evaņģēlijas 19. nodaļa no 16. līdz 17. pantam. Tad Pilāts nodeva Jēzu jūdiem, lai tie sit viņu krustā. Un tie Jēzu saņēma, savu krustu nesdams. Viņš gāja uz tā dēvēto galvas kausa vietu, ebrejiski Golgāta. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad apturi video un šo iespēju izmanto. Lūdzu svētā gara vadību un uzkavējies pie kādas dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevi atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlēt šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Jēzus pieņem savu krustu un nes to līdz galam. Viņš vēlāk jau pie krusta saka: viss piepildīts. Upuris ir pienests. Mēs esam izlīdzināti ar Dievu un varam viņam tuvoties bez bailēm, kā savējie. Bet tad Jēzus saka tiem, kas to spēja dzirdēt, ka ja mēs vēlamies augt un būt par viņa mācekļiem, tad mums jābūt gataviem ņemt mūsu krustu un viņam sakot. Amerikāņu žurnālists Filips Jensijs latviski izdotā grāmatā Jēzus, kuru nepazinu, raksta: mums kā kristiešiem vismazāk vajadzētu bēgt no ciešanām, kas ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Mums taču vajadzētu ticēt, ka ja Dievs ir kungs pār visu, tad arī tam, kas mums nepatīk, ir sava nozīme, pat laba un jēgpilna nozīme. Pieredze gan rāda, ka reizēm mēs tieši tāpēc ticam, lai kaut kā izpelnītos Dieva labvēlību, un viņš mūs pasargātu no visa sāpīgā. Savukārt katoļu filozofs Žans Vanjē saka: mēs esam kristieši, un tomēr mums ir grūti pieņemt krustu. Mēs to pielūdzam, bet nepanesam. Jēzus piemērs un viņa aicinājums ņemt mūsu krustu un sekot viņam palīdz mums atklāt, ka arī visas mūsu ciešanas, ik viens ievainojums, ik viens vājums, viss, kas mūsos ir salauzts, visas mūsu bailes no atraidīšanas, viss mūsu nemiers un apjukums var kļūt par dzīvības avotu. Un tad mums vairs nav jādusmojās uz saviem ievainojumiem, saviem vecākiem, sabiedrību, tiem, kas mums nodarījuši pāri, bet kopā ar Jēzu varam atklāt, ka visas šīs ciešanas nav veltīgas, ka tās ir kā mēslojums, kas uzlabo zemi un padara to auglīgāku. Šajā pasaulē ir divi visspēcīgākie un universālākie pārveides ceļi – liela mīlestība un lielas ciešanas. Kristus ceļā mēs redzam abus. Nepārveidotas ciešanas mēs vienmēr padosim tālāk tiem, kas mums ir apkārt. Kristus piemērā mēs redzam virzienu tam, kā ciešanas nepadot tālāk, kā tās padarīt par auglīgu zemi. Mēs lasām: savu krustu nesdams,
Dievs nevēro ciešanas no malas un pasīvi netolerē tās. Viņš tajās iesaistās, tās lieto, caur tām rada un pārrada. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot glāznu, vai dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju, dzīvību dodošu kustību? Ja jā, tad atgrieziet pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies noslēdz, sakot mūsu Tēvs lūgšanu.